Sveicināti, es esmu Valds Pūce, es esmu komponists, vēl nodarbojos ar pedagoģiju jau kādus gandrīz 10 gadus, jā. Bet par pamat nodarbošanos uzskatu mūzikas sacerēšanu visdažādākajiem žanriem. Bet dominē kormūzika, jā. Jo tā ir mana stihija, un pats esmu bijis korists visu mūžu. Un pirmā profesija bija kordiriģents, un ar to es pirmoreiz konservatoriju pabeidzu. Un tā. Bet tad lēnā garā aizgāju uz to sacerēšanu. Tā. Sacerēšana, aranžēšana, tādas lietas. Un es gribu muzejam dāvināt vienu dīvainu lietu. Es domāju, ka viņi liksies dīvaini jaunākiem cilvēkiem, bet mana paudze noteikti atcerās šo priekšmetu savu fizkultūras skolotāju kabatā. Tātad sporta stundās skolotājiem vienmēr bija kaklā svilpe, un kabatā bija chronometrs. Un nezinu, kā tagad, bet mūsu jaunības laikā bija jānokārto tā saucamās GDA formas sportā. Tas nozīmē, ka tev bija katra disciplīna jāizpild līdz konkrētiem rādītājiem. Tā ir skaitā skriešana, lekšana, bumbiņas sviešana, kaut kas vēl tam līdzīgs. Un tas skriešanā obligāti bija vajadzīgs šis, jo tev bija jānoskrien 3 kilometri un 400 metri kaut kādos ļoti konkrētos laikos, lai iekļautos šajās saucamajās GDA normās. Lūk. Kāpēc man viņš ir vajadzīgs? Tagad mūsu digitalizācijas laikmetā, protams, nevienam pat prātā neienāk, kad šitāds būtu vajadzīgs komponistam. Bet toreiz 80. 90. arī 2000. sākumā, kad es taisīju dažādu žanru darbus, kino, animācijai, tad man tā epizode bija jānomēra, cik viņa ir gara, vai ne? Un tad es ņēmu tālāk šo te rīku. Un šis rīks man visus tos gadus bija pie rokas. Un īpaši viņš bija vajadzīgs tad, kad es taisīju mūziku reklāmām, un to es darīju ļoti daudz 90. gados. Tā bija faktiski pamat iztika. Un tur bija ļoti nepieciešams, ļoti strikti. Tik un tik sekundes, un ne sekundi vairāk. Jo, ja tur kaut kas neštimē, tad to darbu var atnest atpakaļ. Un tā kā joki mazi. Un tad man bija šis te, un kur es pat neatceros. Man liekas, ka es viņu no tēva. Tēvs bija režisors, un gan jau viņš šito te izmantoja arī taisīdams tos savus scenārijus. Man ar laiku ir vajadzīgs šīs īpašās attiecības, teiksim tā, jo nav nekāds noslēpums. Mūzika un laiks izteikti korelē, vai ne? Jo mūzika skan tikai konkrētā laikā. Tu nevari savādāk. Jebkur citu mākslas veidu tu vari baudīt arī, teiksim, ar pārtraukumiem. Ja, tu vari paskatīties uz gleznu vienreiz, otrreiz, tad pēc gada vēl, un tu vari paskatīties vienreiz, aiziet, paskatīties otru, atkal atgriezties, vai arī grāmatu tu vari lasīt, un atlikt uz 3 dienām, un tad paņemt atkal, un nekas nav zudis. Tu visu ļoti labi tur atceries, un sajūtas arī restaurēs. Bet es nezinu tādu gadījumu, ka var klausīties mūziku, pārtraukt pusē, aiziet kaut ko citu darīt, un tad no tās puses atkal turpināt klausīties, domāju, ka tur viss ir zudis. Vai ne? Un mūzika ir tāda lieta, kas ir tā kā no sākuma līdz galam
vienā ņēmienā jābauda. Nu, lūk, un es esmu, diemžēl, pēdējā brīža tas radītājs. Gluži vienkāršā iemesla dēļ es gaidu iedvesmu. Jo es zinu, ka tā lieta aiziet ātrāk, viņa aiziet pilnīgi citā kvalitātē. Tur nav to moku, kurus tu mocies, ja tev tas iedvesmas nav. Un ka tu vienkārši fiziski to spied ārā tā kā tādu, vai ne? Bet, ar to iedvesmas gaidīšanu tā ir, ka viņi tā ņem un nenāk. Un tad vienā brīdī tev vienkārši jāķerās vērsim pie ragiem. Un tad viņi arī atnāk. To es esmu ievērojis. Tā kā tā atlikšana jau īsti. Bet vienmēr ir šī sajūta, ka vēl ir laiks un varbūt, ka būs tās īstās idejas vēl tikai nāks un negribās saķēpāt to pasākumu. Rituāli nav, bet katrā ziņā, ja man ir kaut kāda gaņāda riņķī, tad gan nekas tur nesanāks. Tām tas ir. Vislabākais veids ir laukos un tā, bet situācijas ir bieži dažādas. Piemēram, vienu epizodi no mūzikla Velniņi, ko mēs tur taisījām, es aizķēros toreiz tajā slavenajā, tas bija 11. gads, laikam tas laiks, tā kā bija vulkāna izvirduma un viss avio satiksme tika paralizēta un mēs atgadījāmies Parīzē tajā laikā. Starp citu, nebūtu nesliktākā vieta, kur aizķerties. Ja? Tā kā mēs tur bijām un pēkšņi netiek nekur, neviena lidmašīna nelido un tā tālāk, bet man ir tas deadlines tuvojas un jau ir klāt. Un tad es vienu epizodi man caur draugiem sarunājām, kad, kur es tur kaut kādā štruntīgā viesnīcā biju tajā laikā, un caur draugiem sarunājām, ka es varēšu iet strādāt uz Latvijas vēstniecību Parīzē. Es sēdīju Parīzē Latvijas vēstniecībā, viens pats, tur neviena nebija, nezinu kāpēc, tur kāda sekretāra atnāca uz kādu brīdi. Tur bija klavieris, un es tur darbojos ar sacerēšanu. Tā mūzika, ko es tur veidoju, kurā ir saklausāmas gan klasiskās mūzikas, gan akadēmiskās mūzikas, gan populārās mūzikas, arī folkloras, kaut kādas ietekmes, arī roks, vai ne? To lielā mērā nosaka tas, kāda man patīk. Teiksim, tā mūzika. Man patīk, precīzāk tā, man patīk daudzas lietas no šiem manas pieminētajiem virzieniem, un man ir bijuši posmi, kad es iedziļinos vienā, otrā vai trešajā, un tas viss tur tā mikšējās iekšā. Bet tā otra lieta ir tā, ka es visu mūžu meklēju, un droši vien meklēšu līdz mūža galam, vai atradīšu vai neatradīšu, nezinu, tādu kaut kādu ideālo mūziku, kurā tas viss ir, kur viņi visi sadzīvo, visi šīs stilistikas, šie žanri mierīgi sadzīvo un kaut kāds tāda kvintesence no visu šitā. Jo katrā žanrā ir kaut kāda šedevra. Bet man ļoti nepatīk šitās žanru nodalīšana. Es gribētu tās sienas nojaukt. Es meklēju tādu ideālo izteiksmes veidu, kurā tas viss ir iekšā, bet viņš absolūti teiksim, tā netraucē viens otram. Un cilvēks, klausoties to mūziku, varbūt redz tur to visu, kas tur ir, varbūt pat nepamana, bet viņš vienkārši pasaka, laba mūzika, kurai nav nekādu konkrētu, teiksim, žanru robežu.